Jā, dien visiem. Mēģināšu nošērot ekrānu, uzlikt prezentāciju. Tā, vakar man negāja, šodien man izskatās, ka iet. Jā, viss Mans kārtībā. vārds ir Jānis Ebers, pārstāv Life atbalsta vienību. Mans uzdevums šodien ir īsumā pastāstīt par Life programmu, kas tas tāds ir, no kādām apakšprogrammām sastāv un kādi ir būtiskākie nosacījumi ar mērķi piesaistīt jūs programmai un apsvērt savas idejas iesniegšanu Life programmai, ja jums tā atbilst tā kā jūsu prasībām un jūs atbilst programmas prasībām. Tad, kas ir Life programma? Tas ir finanšu instruments. Vienkāršiem vārdiem sakot, projektu konkurss, kas 100% vērsts uz Eiropas zaļā kursa mērķu un uzdevumu sasniegšanu, kura finansētiem projektiem ir jābūt ilgtspējīgiem un jāsniedz būtisks ieguldījums vides aizsardzībā. Pēdējo 3-2 gadu laikā ir finansēts vairāk nekā 6000 projekti. Finansējums projektu ietvaros tiek piešķirts granta veidā, un 2027. gada budžets, kā mēs redzam, ir 571 miljonus. Life programmā ir vairākas jomas. Šeit prezentācijā jūs redzat tās bildītes, un šodien mēs runāsim par dabu un bioloģisko daudzveidību vairāk un par dabas un bioloģiskās daudzveidības prioritātēm nedaudz vēlāk. Life programmas virsmērķi būtībā sastāv no 3 daļām, kas nozīmē nodrošināt pārēju uz aprits un klimata noturīgu ekonomiku, aizsargāt un uzlabot vides stāvokli un apturēt un novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Lai šos virsmērķus sasniegtu, programmas administrators ir izvirzījis 4 jomas, respektīvi daba un bioloģiskā daudzveidība, aprits ekonomika un dzīves kvalitāte, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī pārējais tīra enerģija. Jebkurai no šiem jomas projektiem ir jābūt ar mērķi izstrādāt un demonstrēt inovatīvas metodes, palīdzot ieviest Eiropas likumdošanu attiecībā uz vides aizsardzību. Un projekta īstenotāji ir gan valsts iestādes, gan uzņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības, gan zinātniskās institūcijas. Tātad raksturo Life programmu vissvarīgākais, ko noteikti vajadzētu atcerēties un ar ko vajadzētu sākt, ir skaitliski pierādāma ietekme. Projekts, kurš ir ar mazu ietekmi, nekad netiks finansēts Life programmas ietvaros. Tātad jums ir jādefinē šī vides problēma un risinājumam ir jābūt ietekmīgam jūsu pašu noteiktajā areālā, jo jūs salīdzinās ar citiem projektiem Eiropas Savienības ietvaros. Kas nozīmē, ka, lai iesniegtu projektu Life programmā, jums ir jāpiedāvā risinājumi, kas veicina būtiskus vides rādītāju uzlabošanos. Un bieži vien cilvēki jautā un domā, vai mana ideja vispār dara Life, tad tā mūsu vieglākā un vienkāršākā atbilde ir pašiem pajautāt pretī, kāds tad būs sabiedrības vai citu personu vai vides ieguvums projekta rezultātā. Tātad, ja projekta rezultātā ieguvums ir tikai man, kā iesniedzējiem, tad šī ideja noteikti nedara Life programmai. Tā, man tagad nepārslēdzās tālāk. Pārslēdzās gan. Tātad projekta pieteicēji ir jebkura juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā. Protams, iesniedzot Life projektu, šim iesniedzējam ir jābūt ar pārliecinošu un pietiekamu operatīvo kapacitāti, kas nozīmē, ka konkrētais iesniedzējs ir eksperts jomā, kurā viņš šo projektu iesniedz. Un ar stabilu un pietiekamu finanšu kapacitāti, kas tiks izvērtēta projekta revīzijas fāzē. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 10 gadiem, un kas ir viena no būtiskākajiem klupšanas akmeņiem arī tieši Latvijas iesniedzējiem, ir tas, ka projektiem nav visa nepieciešamā partnerība, lai īstenotu darbības.
Piemēram, ja mēs esam izdomājuši, ka mēs pārbaudīsim savas metodes pašvaldībā, taču partnerībā pašvaldība nav, tad tas tiek uzskatīts kā projekts ar nepietiekamu partnerību, jo mēs nevaram būt pārliecināti par to, ka jebkura vispār pašvaldība šo te risinājumu paņems. Un kas ir nemazāk būtiski, īstenojot LIFE projektu, ja rakstot LIFE projektu, šos partnerus teorētiski var atrast un kaut kādā veidā personas vienojās par to, kas būs partnerībā, tad sākot īstenot projektu, sevišķi pēdējos gados, mēs esam saskārušies ar problēmu tajā ziņā, ka vadošais partneris un pārējie projekta partneri ir tā kā priekšnieku un padotā attiecībās. Līdz ar to padotie gaida, kad priekšnieks viņiem teiks, ko darīt, taču tas galīgi nav pareizi. Un es vēlētos uzsvērt, ka visi partneri ir vienlīdzīgi un katrs ir ieinteresēts projekta īstenošanā. Un katram partnerim ir savs budžets, savs uzdevums un savas aktivitātes. Runājot par to, kāds izskatās vidējais atbalstītais LIFE projekts, tad tajā ir 6 partneri. Partnerība ir starptautiska, taču tā nav obligāta prasība par starptautisku partnerību, bet tāds ir vidējais projekts. Un 24% no partneriem ir uzņēmēji. Un projektā ir iekļauts plašs organizāciju loks. Tur ir tātad zinātniskā institūcija, gan pašvaldība, gan valsts iestāde, gan nevalstiskā organizācija. Projekta kopējās izmaksas 4,9 miljoni un prasītā Eiropas komisijas nauda 2,6 miljoni. Šāds izskatās vidējais projekts, bet tas ir ņemts kopā par visām LIFE apakšprogrammām. Ja mēs runājam tieši par dabas projektiem, tad mums apmācībās arī tika uzsvērts, ka labāk ir finansēt vienu lielu projektu nekā 3 mazus, kas nozīmē, ka es galīgi negribētu jūs ierobežot uz šiem 4,9 miljoniem kopējās projekta izmaksās. Es pat teiktu, ka ja jums vajag, teiksim, 7 miljonus un tie ir pamatoti, jūs droši to varat darīt. Bet šāds izskatās vidējais projekts. Tajā brīdī, tad, kad jūs atvērsiet šo te saiti ar uzsaukumu publikācijām, tur parādīsies ļoti daudz dažādas apakšsaites, kurām nospecifiskībā varu parādīt, droši vien tie, kas to nav redzējuši, viņi izskatās šādi. Mēs te varam scrollēt uz augšu, uz leju, te ir apmēram, 35 ieraksti. Un tad jūs varētu domāt, kur tad tagad iesniegt un ko tad tagad darīt. Tad es pastāstīšu par to, kādi ir tie projektu veidi. Tajā vietā, kur jūs redzat saīsinājumu SIP, tie šie strateģiskie integrētie projekti, kas paredz politikas ieviešanu valstī un tos īsteno kompetentā institūcija. Tālāk ir tehniskās palīdzības projekti, kas ir ar saīsinājumu TA. Tad šie TAPP ir domāti tāpēc, lai sagatavotu augstāk minētos strateģiskos integrētos projektus, un TAR ir citu Eiropas programmu vai arī tās pašas LIFE programmas finansēto projektu rezultātu mēroga palielināšanai un atkārtošanai. Tātad tie ir ļoti specifiski projekti ar konkrētu mērķi. Tālāk ir citu rīcību projekti, kas ir pārēj uz tīru enerģiju, par ko mums būs seminārs nedaudz vēlāk, tuvākā mēneša laikā. Tā arī ir ļoti liela joma ar daudzām tēmām. Tad ir politikas un likumdošanas prioritāšu projekti, kas ir PLP. Tur tēmas ir plašas, taču īstenošanas laiks un īstenotāju un finansējuma apjoms ir ierobežots. Tur ir konkrēta tēma, par kuru ir viens uzvarētājs Eiropas ietvaros. Un ir rīcību granti. Tie ir granti, uz kuriem konkursu kārtībā pretendē nevalstiskās organizācijas, kurām jau ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar Eiropas komisiju. Tādēļ tas, kam es aicinātu pievērst uzmanību, ir standarta rīcības projekti. Tie ir domāti jebkuram iesniedzējam, viņi ir saīsināti kā SAP. Un, teiksim, dabas projektu gadījumā tie būtu SAP NAT, tā kā Net Nature. Jā, un projekti tiek iesniegti tiešsaistes sistēmā un konkurē Eiropas mērogā, un tos vērtē Eiropas komisija. Šeit uz vietas mēs nevērtējam. Tātad par līdzfinansējumu likmēm standarta projektiem. Tad standarta līdzfinansējuma likme ir 60%.
Taču dabas gadījumā ir pieņemts izņēmuma gadījums, kur var saņemt līdz 75%. Tas ir projektiem, kas daļēji vai pilnībā vērsti uz prioritāro sugu un dzīvotņu stāvokļu uzlabošanu. Šīs ir standarta līdzfinansējuma likmes, ko dos Eiropas komisija. Taču mums ir pieejams arī nacionālais finansējums. Tas ir finansējums, ko dod Latvijas valsts, lai stimulētu iesniedzējus iesaistīties LIFE programmā. Tas tiek piešķirts kā valsts atbalsts, ja ir saskatāmas valsts atbalsta pazīmes. Tādēļ mēs nevaram apsolīt, ka jūs varēsiet saņemt šos 30%, piemēram. Bet tur tiks izvērtēts atbilstība valsts atbalsta prasībām. Iespējams, tie būs 28, iespējams, 25. Ideālā gadījumā, ja jūsu darbības nav saistītas ar komercdarbību vai konkurences ierobežošanu, tad jūs visticamāk saņemsiet arī šos 30%. Pie nosacījuma, ja iesniedzēja pašu ieguldījums ir vismaz 10%. Tad ar šo es gribu pateikt to, ka LIFE programma ir ļoti laba tādā ziņā, ka līdzfinansējums kopā ar nacionālo finansējumu ir pietiekami augsts, lai iedrošinātu jūs iesniegt projektus. Par LIFE apakšprogrammām tās tiek sadalītas divās daļās – vide un klimats. Vides apakšprogrammā ir dabas un bioloģiskās daudzveidība, par ko mēs runājam šodien. Projektiem, kuriem galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un mērķu īstenošanā. Projekti, kas saistīti ar tiešām dabas aizsardzības aktivitātēm, Natūra 2000 teritorijās un ir saistīti ar aizsargājumām sugām un biotopiem. Tātad kopumā runājot par programmu, tiek sagaidīti projekti, kas aizsargā dabu, novērš bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, veicina pārēju uz tīru enerģiju, samazina emisijas, veicina klimata noturīgu sabiedrību un izglīto klimata jautājumos, veicina aprits ekonomiku un aizsargā un atjauno vides stāvokli. Kas ir būtiski par iesniegšanas termiņiem, tad integrētajiem projektiem ir divpakāpju pieteikšanās sistēma, kas nozīmē, ka līdz 5. septembrim Eiropas komisija gaida koncepcijas, kas ir īsāks projekta izklāsts. Ja koncepcija ir pozitīva un tā tiek pieņemta un tiek rekomendēts rakstīt pilno pieteikumu, tad pilnā pieteikuma iesniegšanas termiņš ir nākamā gada 6. marts. Kas attiecas uz tradicionālajiem projektiem, tad tiem ir tāpat kā pagājušajā gadā vienpakāpju pieteikšanās sistēma, un dabas un bioloģiskās daudzveidības gadījumā iesniegšana ir 19. septembrī. Kas būtu jāņem vērā, ka lapspušu skaits ir ierobežots, arī fonta veids ir ierobežots, tādēļ obligāti būtu skatāms šis call dokuments, jeb uzsaukuma vadlīnijas. Lai nepārsniegtu lapspušu skaitu, jo ir bijuši gadījumi, ka iesniedzējs apzināti samazina prasīto fontu, lai uztaisa šaurākas atstarpes, un vienkārši komisija izlasa līdz maksimāli noteiktajam lapspušu skaitam, un tālāk vairs iesniegumu nelasa. Visticamāk, iesniegums tiks noraidīts, ja netiks ievērota šī prasība. Šodien mēs pastāstīsim ļoti īsi, bet kopumā materiāli ir pieejami mūsu mājaslapā sadaļā projektu pieteicējiem. Tur ir gan dažādu projektu piemēri, tur ir gan prezentācijas no Eiropas komisijas, tur būs arī šīs prezentācijas, respektīvi, ja jūs esat nolēmuši sniegt projektu, ļoti iesaku apskatīt mūsu mājaslapu un pameklēt vēl papildus informāciju tur. Tālāk par tiem klupšanas akmeņiem, kas ir bijuši ne tikai Latvijā, bet arī citām valstīm. Visbiežāk viens no iemesliem, protams, ir laiks. Kad cilvēki izdomā sākt sagatavot projektus un iedomājas, ka to var izdarīt mēnešu vai 2 mēnešu laikā, partnerību sāk meklēt arī 2 mēneši pirms tam. Beigās partneriem nevar ieskaidrot vispār, kāds ir mērķis, uzdevums un kāpēc kaut kas būtu jādara. Tad es gribētu uzsvērt, ka LIFE projektu uzrakstīt nav viegli, tas ir pietiekoši ilgi un ir nepieciešami lieli sagatavošanās darbi. Jums būtu jāsāk sava ideja likt uz papīra jau šobrīd. Tādēļ, ka sākotnējais situācijas apraksts
es pat teiktu, kā mazs pētījums, kur jūs veicat, lai pierādītu, kāpēc jūsu projekts vispār ir nozīmīgs, respektīvi, kur mēs atrodamies šobrīd un kur mēs vēlamies nokļūt projekta rezultātā. Un, lai šos rezultātus varētu izmērīt, jums ir jābūt skaitļos pamatotam gan šī brīža stāvoklim, gan tam stāvoklim, kas būs pēc projekta un 5 gadus vēl pēc projekta. Ir skaidri jāzina, ko darīsiet un kā darīsiet, visas izmaksas, precīzi rīcību plāni, kur pēdējā noraidījuma vēstule, ko mums iedeva izlasīt viens no iepriekšējā gada iesniedzējiem attiecībā uz precīzu rīcības plānu un izmaksām, kā viens no mīnusiem bija norādīts tas, ka, teiksim, aktivitāšu aprakstā bija norādīta viena summa, ka tas maksās, piemēram, 5000, savukārt budžeta plānā tas maksāja 17000, kas ir daudz vairāk, un Eiropas komisija uzsver, ka iesniegums attiecīgi nav saskaņā. Informācija nav saskaņā vienā vietā ar otru vietu, tad līdz ar to nav skaidrs, kura vēl no informācijām ir kļūdaina, kas ir norādīta. Tātad ir jāpievērš uzmanība visiem šiem jautājumiem, kas ir minēti zemāk šajā prezentācijā slīprakstā. Un ja jūs uz tiem varat atbildēt, tad ir jēga domāt tālāk par projektu. Papildus, kas ir jānorāda attiecībā uz pētniecību vai metodēm, kuras jūs izmantosiet, viņām būtu jābūt definētām, jo šobrīd tas, ko drīkst pētīt, ir, vai es izmantošu vienu vai otru metodi un sapratīšu, kura ir labāka. To drīkst, bet šīm konkrētajām metodēm jau šajā mirklī projekta iesniegumā būtu jābūt uzrakstītām. Un trešā lieta ir riski. Riski ir jānorāda un ir jānorāda arī risku mazināšanas pasākumi. Jo ir bijuši gadījumi, ka sākotnēji iecerētā doma nestrādā. Un tad, ja nav šis risku mazināšanas pasākums, tad projekta visi mērķi un rezultāti var tikt apdraudēti. Un plus tas ir ļoti labi nolasāms projekta pieteikumā, ka, ja šo risku risināšanas paņēmieni nav uzrakstīti, tad Eiropas komisija nevar būt pārliecināta par to, ka projekts būs veiksmīgs. Respektīvi, jūs dodat viņiem iespēju uzrakstīt, noņemt punktus kādā no kritērijiem. Tātad, ja viss iepriekš minētais ir jā, un jūs esat nolēmuši rakstīt projektu un saprotiet, cik ļoti lielu darbu tas prasa, un jūs esat gatavi šo darbu ieguldīt, tad jāatzīst, ka LIFE programma ir ļoti atalgojoša, ņemot vērā finansējumu, kas tiek piešķirts. Paša ieguldījums ir minimāls, un ar minimālu pašu ieguldījumu mēs varam veikt būtiskus uzlabojumus videi. Programma piedāvā avansa maksājums, kas nozīmē, ka paša nauda sākotnēji jāiegulda nav. Programma ir elastīga, kas nozīmē, ka jums nav jāveic izmaiņas granta līgumā līdz brīdim, kamēr jūsu budžets nemainās kā vairāk par 20% no kopējās summas katrā pozīcijā. Programma piedāvā 7% administratīvās izmaksas, par kurām nav jāatskaitās, kas ir vēl papildus. Citas organizācijas tos uzskata kā papildus bonusu un liek atpakaļ projektā savu ieguldījumu sekšanai. Citi pērk printerus, citi taisa pasākums. Tas ir tīri jūsu izvēle. Piemēram, ja jūsu projekts būs izmaksājis 1 000 000, tad 70 000 jums nav jāatskaitās. Tie vienkārši tiks pārskaitīti klāt pie šīm te attiecināmām izmaksām. Programma piedāvā piesaistīt arī brīvprātīgo darbu ar konkrētu likmi katrai valstī dienā. Un jums ir pieejams ārējais monitors, kas uzrauga un palīdz projektu ieviešanas jautājumos, kas ļoti svarīgi ir pašā projekta sākumā, sevišķi tām organizācijām, kas nav pazīstams ar LIFE. Tad visi jautājumi primāri ir šim monitoram, un tas ļoti atvieglo sākotnējo ieviešanu. Papildus esam mēs ar mani kolēģi Madaru, pie kā jūs droši varat griezties, tiklīdz jums rodas ideja, vai ir kāds jautājums attiecībā uz LIFE programmu, gan uz partnerību, gan uz apakšprogrammas izvēli, gan jebkādā citā jautājumā, jo šajā seminārā un visticamāk arī visos pārējos visu pastāstīt mēs nevarēsim, būs individuāli gadījumi. Mēs noteikti veidosim arī seminārus projektu rakstītājiem un īstenotājiem. Un noteikti esam pieejami nepārtraukti, tā kā droši nepārtraukti e-pastā
darba laikā telefoniski, varam satikties tiešsaistē, varam satikties klātienē, tas ir jūsu izvēle. Tātad jums ir kam pajautāt. Tas, ko es gribētu aicināt izdarīt iesniedzējus, kas ir gatavi startēt live programmā, mēs esam mūsu mājaslapā ievietojuši tādas tā kā Word formas, kurās lūdzam jūs aizpildīt plānotā projekta mērķi, uzdevumus, darbības, partnerību, rezultātus un budžetu. Kāpēc tas ir svarīgi? Lai mēs varētu jums jau laicīgi šajā mirklī sniegt konsultāciju un rekomendēt, vai šī jūsu ideja vispār der live programmai. Un kas ir vēl būtiskāk, ka šos te idejas izklāstus, ja jūs tādas mums iesniegsiet, vērtēsim ne tikai mēs, bet arī ministrijas atbildīgie departamenti. Kas nozīmē, ka jūs saņemsiet idejas vērtējumu ieteikumus no vairākām pusēm. Tā ir skaitā arī politikas kontekstā, kas ir ļoti svarīgi. Un ideja izklāstus jūs varat sniegt jau, nezinu, šodien, rīt, bet iesniegšanu mēs plānojam līdz 3. maijam. Tas ir nepieciešams, lai mēs viņu varētu apkopot vienā datumā un 2 nedēļu laikā visiem vienlaicīgi arī izsūtīt. Tātad veidlaps, vēlreiz atkārtošu, ir pieejams mūsu mājaslapā, un tiem, kam ideja jau ir, ļoti iesaku iesniegt šos te idejas izklāstus, pirms vispār sākt domāt tālāk par laifu. Tas no manas puses īsumā ir viss. Ja nu rodās kaut kādi jautājumi, droši jautājiet. Liels paldies, Jāni. Pirms es dodu vārdu Ilonai, varbūt kādam ir kāds jautājums. Jā, es gribēju piebilst par mazo ideju koncepcijām. Mājaslapā tās ir jaunuma sadaļā. Jūs redzēsiet jau gan pēc viesraksta, gan pēc bildītes, kur attiecīgā sadaļa atrodas. Un arī mūsu sociālajos tīklos, gan Twitterī, gan Facebookā, Life atbalsta vienība. Tur ir saliktas visas saites, lai jums būtu pēc iespējas ērtāk. Un es arī noteikti izsūtīšu vēl kādu atgādinājumu tiem, kas ir pieteikušies mūsu e-pastu saņemšanai. Arī to var izdarīt mājaslapā. Augšējā labajā stūrī jābūt pogai, lai jūs varētu pieteikties jaunumu saņemšanai. Vakar jau izsūtīju informāciju, un tad pēc kādas nedēļas noteikti izsūtīšu atgādinājumu. Skatos, ka jautājumu nav. Ilona, tad došu vārdu tev. Jā, labdien, paldies Jānim par prezentāciju. Vēl es arī gribēju no savas puses izstāstīt par šiem mazajiem ideju izklāstiem. Kā jau Jānis rādīja, programma ir samērā plaša, ar daudzām iespējām, un mums ir nereti bijuši gadījumi, ka cilvēkam ir ideja, bet tā varētu derēt vairākās apakšprogrammās. Un patiesībā tas arī tiek veicināts veidot tādus integrētus projektus, ka nevis es tikai roku grāvi no punkta A uz punktu B, bet mēģinu risināt pēc iespējas plašākas problēmas un meklēt sinerģijas dažādu programmu starpā. Līdz ar to šīs mazo ideju izklāsti mums palīdz arī pareizā virzienā novirzīt projektu, šo te projektu ideju, lai tai būtu pēc iespējas lielāka iespēja tikt finansētai. Un piemērs mums bija projekts par salacu, kur iespēja doties bija gan uz dabas programmu, gan uz vidas programmu un dabas programmu. Tas būtu tā kā attiecībā uz natūras teritorijām, attiecībā uz sugām biotopiem, un uz vidas programmu tas varētu būt attiecībā uz ūdens apsaimniekošanu un citām lietām, uz ūdens kvalitāti. Projekts tika novirzīts uz šo te vidas apakšprogrammu un tika finansēts. Kur pretiem, ja tas tiktu iesniegts dabas sadaļā, tad varētu gadīties, ka viņš var netikt finansēts, jo dabas projektiem ir ārkārtīgi liela konkurence. Tāpēc šīs te idejas arī ir, viņas varbūt respektīvi viņas varbūt arī tādas samērā plašas un neskaidras, bet caur šiem te komentāriem mēs varam viņus pareizi novirzīt tajā virzienā, lai dabūtu pēc iespējas lielāku varbūtību tikt finansētam. Tagad es mēģināšu padalīties ar savu ekrānu. Jūs sakiet, ko jūs redzat? Vai jūs redzat? Nē? Jā, tagad ir tas PowerPoint skats. PowerPoint skats, un tagad... Vai tagad ir slideshow skats? Tagad ir perfekti, jā.
Jā, lieliski. Tad no daba un bioloģiskā daudzveidība jāsaka, ka ļoti stabila apakšprogramma, ļoti stabils ļoti stabilas prioritātes, varbūt ar dažiem uzsveriem, kas no gadu uz gadu pamainās. Bet tas, ko es gribētu vērst uzmanību, ka LIFE programma vispār tiek ieviesta daudzgadu programmu periodos, un tad mums šis ir 21, 24 daudzgadu programmas pēdējais uzsaukums. Iespējams, nākamgad prioritātes nedaudz precizēsies, mainīsies, bet tad šogad mēs strādājam pēc šīm. Un daba un bioloģiskā daudzveidība lielā mērā ir divas sadaļas. Vai nu mēs darbojamies intervences jomā vieta dabai, tas nozīmē, ka mēs darbojamies konkrētā teritorijā. Vai nu tā būtu, visticamāk, tā ir natūras teritorija, vai mēs veidojam jaunas aizsargājumas teritorijas, vai kā tam līdzīgi. Protams, tas viss ir ar mērķi uzlabot sugu un biotopu aizsardzības stāvokli. Tas ir viens virziens, un otrs virziens ir sugu aizsardzība. Un šajā gadījumā ir darbošanās ar sugām, tās ir ne tikai projekti, kur mērķis ir uzlabot aizsargāmo sugu stāvokli, bet arī, piemēram, mazināt invazīvo sugu ietekmi. Tā kā, un arī katrā no šīm te daļām, katrā no šīm te intervences jomām, paturot prātā šo projektu fokusu, tātad vai mēs darbojamies teritorijā vai sugu aizsardzībā, bet projektā mēs varam iekļaut arī daudz dažādas citas darbības, kas veicina šī te mūsu mērķa sasniegšanu. Abās jomās, abās intervences jomās, bet vispār LIFE projektiem kopumā, tas jau, ko Jānis teica par ietekmi un precīziem mērķiem. Ja jūs esat pazīstami ar šo mērķu noteikšanas sistēmu SMART, kas ir tā teikt mērķiem jābūt specific, respektīvi konkrētiem, measurable, mērāmiem, assignable, respektīvi ar skaidrām atbildībām, kurš ko dara, realistic un time-bound, respektīvi reāliem un laikā pareizi ieliktiem mērķiem, tad, ja jūs šo te fokusu paturat arī, ka viss mērķis un arī visas aktivitātes, jūs par katru no šiem te mērķiem vai katru aktivitāti jūs varat pateikt, kā jūs viņu mērīsiet, kurš to darīs, vai tas ir reāli un tā teikt, kādā laikā sasniegsiet, tad jūsu projektam ir lielas izredzes tapt finansētam. Jo tādi mākoņi, tādi vispār nav skaidrs, es te darīšu kaut ko, bet nav skaidrs, ko es darīšu un kā es darīšu tādu projektu patiesībā, jo komisija visticamāk jau vairs pat nelasa, kur nu vēl var arī ļoti zem vērtē. Runājot par to, kam tad mēs gatavojam šos te projektus un ko tad mēs tad ar viņiem daram, protams, ka prioritāte ir tiem projektiem, kas vērsti ir uz sugām biotopiem, kur aizsardzības stāvoklis ir pēc jaunākā vērtējuma ir nelabvēlīgs. Un šeit jāpatur prātā, ka jaunākais vērtējums ir sniegts par 2013. un 2018. gadu, un šis ziņojums ir iesniegts 2019. gadā. Šogad jums vēl nebūs pieejami dati par jaunāko vērtējumu, jo jaunākais vērtējums būs jāiesniedz nākamajā gadā. Tā kā tas nekas, ka mēs balstāmies uz 19. gada datiem, tie ir jaunākie. Un attiecībā uz tām sugām, kurām neatiecas dabas direktīvas, protams, prioritāte tiek dot projektiem, kas ir vērst uz apdraudētajām sugām un kas ir iekļaut kaut kādos sarkanos sarakstos, vai tas būtu IUCN, vai arī, piemēram, konsultēties Latvijas Universitātes sugu projektu. Mums tagad ir jaunākie vērtējumi, varbūt viņa mājaslapā jau ir pieejama informācija arī par jaunākajiem statusiem. Tātad tie projekti, kas ir šie bioloģiskās dabas sadaļas projektiem, tātad mūsu fokus ir putnu un biotopu direktīva un pasākumi, kādi būtu jāveic, ir noteikti prioritārajā rīcība plānā, un prezentācijā šajā saitē ir atrodama saite uz prioritāro rīcības plānu, kur ir norādīts gan pa biotopu grupām, gan pa sugu grupām, cik mēs esam saplānojuši, kādi pasākumi ir nepieciešami, kurā virzienā vajadzētu un varētu strādāt.
Un, protams, ka mēs arī varam rūpēties, piemēram, par dabas direktīvās iekļauto sugu aizsardzību ne tikai aizsargājumās teritorijās, bet veidot arī konektivitātes pasākumus un tam līdzīgs, lai to mēs varam darīt tad bioloģiskās daudzveidības sadaļā. Nu, un, protams, viss populārākā un vienkāršākais veids, kā sagatavot projektu pieteikumu šajā sadaļā, ir, protams, ieviest konkrētas teritorijas dabas aizsardzības plānam. Otrais juridiskais ietvers, kas attiecās uz dabu un bioloģisko daudzveidību, tātad tās ir projekti, kas vērsti uz Eiropas kopējā sarakstā iekļautajām invazīviem svešzemes sugām un šo te sugu apkarošanu. Tāpat tās mēs varam darboties arī ar citām invazīvajām sugām, kas nav iekļautas Eiropas sarakstā, bet kas rada draudus bioloģiskai daudzveidībai Latvijā vai cilvēku veselībā vai tautsaimniecībai. Šajās zemāk norādītajās saitēs tad ir saraksts ar sugām, kur mēs varam atrast, kas mums te Latvijā kaitē un ko mēs ar viņām darām. Bet attiecībā uz invazīvajām sugām mēs tieši tāpat tā varam apkarot viņas gan aizsargājumās teritorijās, gan ārpus tām. Tikai ir jāpārdomā ļoti rūpīgi par to, kā mēs pierādām, ka projektā veiktās aktivitātes ir tiešām ilgtspējīgas. Jo ar invazīvajām sugām tāpēc ir grūti cīnīties, ka tās ir ļoti, ļoti izturīgas, plastiskas, ar ļoti labām vairošanās spējām. Līdz ar to mums ir jāizstrādā tādi pasākumi, kas ir rezultatīvi un saglabā šo te rezultātu noturību. Tad attiecībā, kurus projektus pieteikt sadaļā bioloģiskā daudzveidība, tās būtu tie projekti, kas palīdz sasniegt Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķus. Un stratēģija ir atrodama komisijas mājaslapā. Un kā viens no galvenajiem uzdevumiem ir saskaņot aizsargāto teritoriju tīkla izveidi, kas ir ne tikai iekļaujot ne tikai valstī noteiktās aizsargājumās teritorijas, bet veidojot arī citas aizsargātas teritorijas, kas palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību, veidot ekoloģiskos koridorus un tā tālāk. Šajā sadaļā būtu vērtīgi arī projekti, kas palīdzētu rast, piemēram, inovatīvas metodas aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai. Piemēram, vakar dzirdēju, ka ir citās valstīs veido privāto publisko partnerību, piemēram, liela aizsargājuma teritoriju apsaimniekošanai. Varbūt ir vērts kaut ko tādu patestēt Latvijā. Tad nākamā sadaļa, kas ir minēta bioloģiskās daudzveidības, Eiropas Savienības bioloģiskā daudzveidības stratēģijā, tas, kas attiecās uz meža apsaimniekošanu. Šeit es gribētu vērst uzmanību, ka Eiropas komisija ir izstrādājusi vadlīnijas par dabai tuvāku meža saimniecību. Līdz ar to šo metožu testēšana un salāgošana gan no dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšana, kad ir meža saimnieciskās darbības interešu līdzsvarošanai, šeit būtu ļoti interesanti šādi projekti. Vai mēs strādājot mežā un mainot savu pierasto meža apsaimniekošanas praksi, varam veicināt konkrētu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu. Tad nākamā sadaļa, kam ir iezīmēta diezgan liela loma bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, ir joma, kur ir saskatāmas lielas sinerģijas ar klimata apakšprogrammu. Tātad degradētu un ar oglekļu bagātu ekosistēmu atjaunošanu. Un te mēs varam skatīties gan uz mitrājiem, gan uz veciem mežiem. Ir dzirdētas teorijas, un Igaunijā mēģina aizstāvēt pat labāk doktora disertāciju, pierādot, ka arī zālāju spēja piesaistīt oglekli ir ne mazāk un daudz salīdzinām ar mežiem, līdz ar to apsaimniekošanas metodes vai ekosistēma atjaunošana, kas vienlaikus veicina dabas aizsardzības mērķus un arī samazina klimata problēmas, šeit būtu
ļoti interesanti. Bet jāņem vērā, ka daļēji mēs veicam arī purvu atjaunošanu ar taisnīgās pārkārtošanas fondu finansējumu, līdz ar to jāveic demarkācija, respektīvi vienas tās pašas aktivitātes nevar iesniegt abās programmās. Tad ir upju atjaunošana, arī šeit varētu būt kā viens no pasākumiem, bet arī šeit jāņem vērā, ka kopš šī gada arī Latvijas zivju fonds sniedz finansējumu upju atjaunošanai, tā kā šeit var atrast kaut kādas sinerģijas. Nu, un tad visi citi alternatīvie veidi, kādā veidā mēs varam piesaistīt skābekli, bet kā mēs varam ražot skābekli, piesaistīt CO2, veidot zilās zaļās infrastruktūras un tā tālāk, balstoties Eiropas komisijas vadlīnijām. Kāpēc es minu šīs te vadlīnijas vairākās vietās? Tāpēc, ka tur ir ieteiktas un ir kaut kādas politiskais ietvers, kurā virzienā varētu darboties un arī kas būtu jādara. Tikai ja jūs savos projektos varētu atsaukties ne tikai uz direktīvām, bet arī uz vadlīnijām, tas rāda, ka jūs esat izpētījušies, veikuši savu mājasdarbu un zināt, kā tā teikt jaunākās modes tendences dabas aizsardzības politikas jomā. Tad nākamā tēma ir aputiksnētāji, un šeit ir projekti, kas ir vērsti uz savvaļas aputiksnētāju sugām, un arī šeit ir Eiropas komisijas vadlīnijas par aputiksnētājiem un arī rīcības plāni. Te varētu būt arī monitoringa metožu izstrāde un tam līdzīgas lietas. Tad lauksaimniecības joma arī ir ārkārtīgi populāra dabas jomā, bet arī jāskatās, cik tālu mēs jau kaut kādas darbības neveicam, kas nav paredzētas kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskajā plānā vai dažādos atbalsta mehānismos, kā, piemēram, ekoshēmās un tam līdzīgās lietas. Bet lauksaimniecības dabiskošana noteikti būtu šeit testējuma lieta, jo īpaši paturot prātā, ka 26. gadā jau sāks darbu pie nākamās Eiropas Savienības daudzgadu plānošanas perioda, pie jaunās kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plāna, un tad jūsu pasākumu kaut kādas iestrādes jau var mēģināt ielikt iekšā kā jaunas idejas nākamajos plānos. Tad ir darbošanās pilsētās, gan bioloģiskās daudzveidības atjaunošana pilsētā, gan arī apzaļumošana, lai mazinātu klimata ietekmes un tam līdzīgas lietas. Tad dabas vērtību mērīšana, šī ir, gribētu teikt, augoša joma, jo īpaši ņemot vērā, ka līdzīgā jomā, klimata jomā arvien vairāk un vairāk attīstās tā saucamais carbon farming un oglekļa piesaistes certifikācijas schēmas un tam līdzīgas lietas, iespējams kaut ko attiecībā par biodiversity credits vai tam līdzīgām lietām ir vērts testēt un mēģināt šeit, jo mums ir jāatrod veids, kādā veidā piesaistīt finansējumu dabas jomā, un savukārt otrā pusē ir arvien lielāks un lielāks spiediens uz ražotājiem un uzņēmējiem padarīt viņu ietekmi pēc iespējas mazāk un arī viņiem novirzīt finansējumu tā teikt vidus problēmu risināšanai. Varbūt mēs varam atrast un testēt kaut kādas iespējas, kādā veidā tad atrast to viduspunktu un kopīgās intereses. Nu šeit vienā bildītē vienkārši ir viss galvenās jomas, tātad, ar ko mēs varam darboties. Tās ir sugas, aizsargātās, aizsargājumās sugas, to dzīvotnes vai biotopi kā tādi, invazīvās sugas, ar tā mēs cīnājam, tad ir lauksaimniecība, mežsaimniecība kā divas ļoti, ļoti svarīgas jomas, kuras ļoti ietekmē bioloģisko daudzveidību, bet kuras ir arī ļoti atkarīgas no veselīgas dabas un dabiskajiem procesiem. Papildus prioritātes, un šeit es gribētu vērst uzmanību šīm papildus prioritātēm, jūs viņus varat ielikt gan parastajos tajos dabas projektos, par kur tēmām es runāju iepriekš, gan arī ir atsevišķā projektu sadaļa zem daba un bioloģiskā daudzveidība, saucamā governance, un tad tie būtu vairāk tādi soft projekti, sadarbības projekti, šo te ekrānā redzamo
tēmu attīstīšanai, bet arī šeit ir jāpatur prātā, ka jums ir jāpierāda, ja jūs izstrādāsiet inovatīvas monitoringa uzraudzības metodas, kā tas palīdzēs sasniegt dabas aizsardzības politikas mērķus, piemēram, kā tas veicinās sugu vai biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli un tam līdzīgas lietas. Un pašās beigās vienkārši pārskats par populārākajām tēmām vai jomām, lai tas jūs gan iedvesmo, jo, ja jūs gatavojat projektus, piemēram, par rāpuļu vai abinieku aizsardzību, tad tiem ir lielāka iespēja tikt atbalstītiem, vienkārši konkurence mazāk šiem te zemāk novietotiem projektiem. Vai arī tieši tāpatās, ja mēs runājam par virsājiem vai par krūmājiem, tad tie arī mums ir, tā teikt, visā kopējā dabas projektu jomā nav ļoti populārs tēmas. Un kā redzams, populārākais ir meži, zālāji un saldūdeņi un putni. Putni mums vienmēr ir bijuši ārkārtīgi tā teikt, pieprasītas sugu grupa, kam gatavot projektus. Bet, lai tas jūs neattur, ja jūsu ideja ir attiecībā uz meža putniem, tad, lai tas jūs neattur no projekta rakstīšanas, jo viss ir atkarīgs no tā, cik labi jūs būsiet izpildījuši savu mājas darbu, cik labi jūs būsiet sagatavojušies un spēsiet pierādīt savas projekta idejas ne tikai lokālā mērogā, ka tas būs labums Latvijā, bet arī kopumā Eiropas Savienībā. Tā kā, lai izdodas. Paldies! Liels paldies, Ilona, ļoti vērtīgi. Varbūt ir kāds jautājums vēl pirms nākamās prezentācijas? Jo, ja nav šobrīd, bet ja tāds uzrodas, droši rakstiet čatā. Es domāju, ka pasākuma beigās kāds no mums noteikti ir jāatbildēs. Vēlreiz liels paldies Ilonai. Tagad es relatīvi ātri, lai saliktu kopā praksē, kā tas mēdz izskatīties, gan tas, ko Ilona stāstīja, gan tas, ko Jānis stāstīja. Parādīšu dažu dabas laika projektu piemērus. Tā. Es ceru, ka jūs redzat manu prezentāciju šobrīd, jo es jūs vairs neredzu. Sāksim ar projektu, par ko es stāstu katru gadu, man šķiet. Tas ir mūsu pašu projekts Grasslife. Šobrīd tas ir noslēdzies un veiksmīgi tiek ieviesta tā otrā daļa Grasslife 2. Projekta galvenās darbības bija vērstas uz zālāju atjaunošanu un to dažādām izmantošanas iespējām un veicināšanu. Bet tas, kāpēc es par šo projektu katru gadu stāstu, ir tas, ka man šķiet, ka šis projekts sev komunikāciju un sabiedrības informēšanu pacēla tādā jaunā līmenī, ne tikai Latvijas mērogā, bet, man liekas, ir uz citu laiku projektu fona visā Eiropā, jo projekts saņēma vairākas balvas, gan Latvijā, gan no Eiropas komisijas. Un, jā, mazliet ātri par to, kas tad bija projekta galvenie mērķi. Pirmkārt, atjaunot biotopus un uzlabot to aizsardzības statusu, izveidot ilgtermiņa un ilgtspējīgu apsaimniekošanas sistēmu atjaunoto zālāju teritorijās. Un liela nozīme šeit bija sadarbībai ar zemnieku saimniecībām, kas tiek turpināt arī jaunajā projektā. Un viņiem pašiem diezgan daudz materiālu par to, kā viņi veidot šo savdarbību, kādi ir izaicinājumi. Un arī pašas zemnieku saimniecības, manuprāt, bija sniegušas intervijas par to, kā viņiem gāja šajā procesā. Tāpat arī projektā tika sagatavotas rekomendācijas zālāju aizsardzības statusu uzlabošanai. Un jā, šis pēdējais punkts par izpratnes veicināšanu un ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanas ekonomiskajiem aspektiem. Tas ir tas, kas gāja roku rokā ar viņu īstenotajām kampaņām, ko es tūlīt parādīšu. Varbūt jūs atpazīsiet. Tās gotiņas ir no viņu mobilā ganāmpulka, un šīs ir tikai dažas no viņu kampaņām, kas aizgāja, manuprāt, tādā vislatvijas mērogā. Vismaz es viņus redzēju gan uz afišām, gan sociālos, gan televīzijā, visur, kur. Un viņi jau rakstot projektu paredzēja budžetu
sadarbībai ar reklāmas aģentūru. Un tas nav kaut kas, no kā vajadzētu baidīties. Es ļoti iesaku kaut vai ar mums pakonsultējoties, padomāt par šo te komunikācijas pusi, jo tas ir kaut kas ir jāiekļauj visos LEF projektos, jautājums, cik plaši jūs to plānojat izvērst. Un tas, ko es redzu savā pieredzē, runājot ar projektiem, kas arī šobrīd tiek ieviesti, ir projekti, kas par to nebija padomājuši. Un jā, šobrīd ir diezgan grūti īstenot un sasniegt tās komunikāciju mērķus, ko viņi paši sev ir izvirzījuši, jo vienkārši tam nav budžeta un viņiem nav resursu pašiem ar šo tik galā. Un jā, noteikti ir vērts padomāt par to, kādu budžetu jūs atvēlēsiet šīm te komunikācijas aktivitātēm, tīpaši jūs kā vienu no mērķiem nospraužat sabiedrības informēšanu. Nākamais projekts ir viens no governance sadaļas. Šī projekta galvenais mērķis bija efektīvi apkarot pret vidi un savvaļas dzīvniekiem veiktus noziegumus Portugālē un Spānijā. Īpaši uzsvaru viņa lika uz 3 vai 4 zīdītāju sugām, kas abās valstīs tiek ļoti aktīvi medītas un malu medniecība tās ļoti apdraud, lai gan šīs sugas jau tā ir ļoti apdraudētas. Un šī projekta sākumā tika veikta vispārēja izpēte par to, kas tad ir tie efektīvākie prevencijas un soda rīki, lai šos noziegumus novērstu. Un jā, atklātie risinājumi tika ieviesti gan politiskā līmenī, gan praksē. Tika strādāts ar sabiedrību, ar policiju, ļoti celta dabas aizsardzības darbinieku kapacitāte un tika mainīta tiesu sistēmas prakse un piespriesti jauni sodi. Un kā viņi paši lēš, tiek atklāti par 110% vairāk šo noziegumu nekā pirms projekta ieviešanas. Un pēc projekta Spānijā tika izveidots arī specializēts izmeklēšanas centrs tieši dabas un vidas noziegumu atklāšanai un novēršanai. Līdz ar to tas pienesums ir gana liels. Projekts jau ir noslēdzies, un tā budžets bija nepilni 2 miljoni, kas šāda tipa projektiem, tad, jā, tas budžets mēdz būt mazāks nekā standarta projektiem parasti. Nākamais projekts nāk tepat no Somijas, mums kaimiņos. Šī projekta ietveros tika veikta cīņa ar 3 invazīvajām sugām, ko es parādīšu nākamajā slaidā. Un, jā, lai sekmīgi ieviestu šo te Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, tika īstenots gan sociālās kampaņas sabiedrības informēšanai, gan sekmēt iesaistīto pušu sadarbību un politiskā ietvara izveide. Un, jā, tika arī veikts dažādas praktiskas aktivitātes, lai šīs konkrētās sugas izskaustu un kontrolētu visā valsts teritorijā. Un šeit es norādīju, ka koordinējošais partners ir Somijas dabas aizsardzības pārvalde. Varbūt tas ir kaut kas, kam ir vērts pievērst uzmanību, ka visos šajos piemēros lielākoties koordinējošie partneri ir vai nu dabas aizsardzības pārvalde, vai iestādes, kas tam ekvivalentas, vai arī, piemēram, pašvaldības. Nu, lūk, jā, un šeit ir 3 sugas, kas tiek izskaustas. Pirmā ir puķu sprigane. Šobrīd Latvijā notiek burvīgs dabas LEF integrētais projekts, kas ir tas lielais projekts, par ko Jānis teica, ka tas nav tas standarta, uz ko jums būtu jāfokusējās, rakstot savu projektu. Un šī projekta ietvaros arī tiek izskausta šī invazīvā suga. Un konkrētā Somijas projekta ietvaros, lai puķu sprigane netika pilnībā izskausta, bet tika izglītota sabiedrība, lai brīvprātīgie iznīdētu sugu visā valsts teritorijā. Tad nākamā ir latvāņi. Arī šeit sadarbībā ar pašvaldībām tika iznīdēta suga visās valsts dienvidrietumu teritorijās un tika izglītota sabiedrība, bet viņi tika aicināti varbūt nenodarboties ar pašdarbību, ņemot vērā sugas specifiku. Un tad ir šī 3. suga. Un kā viņi paši saka, viņiem izdevās iznīcināt sugu visā valsts teritorijā. Arī nākamais projekts nāk no Somijas, jo Somijā mīt un Igaunijā gandrīz visa Eiropas Savienības lidvāveru populācija. Piemēram, Latvijā suga ir izmirusi. Nu, faktiski viņi skaitās kritiski apdraudēti šobrīd, bet reāli viņi ir izmirusi. Un šajās valstīs arī suga ir novērtēta kā apdraudēta un dzīvo nelabvēlīgos apstākļos. Un kas šo sugu apdraud, ir tā piemērot biotopu izzušana un fragmentācija. Un
Šī projekta galvenais mērķis ir uzlabot sugas aizsardzības statusu visā Eiropā. Somijā palielinot sugas populāciju no 100 000 līdz aptuveni 150 līdz 200 atkarībā no tā, kā veiksies. Un Igaunijā plānots palielināt sugai veltīto dzīvotņu skaitu. Šajā projektā notiek dažādas aktivitātes. Pirmkārt, tā ir sadarbības veicināšana iesaistīto pušu starpā, jo, kas ir interesanti, šīs lidvāveres ir nolēmuši dzīvot arī pilsētās un pilsētu centros, ne tikai mežos. Tāpat arī notiek lidvāveru apdzīvot teritoriju atpirkšana no privāti īpašniekiem un šo teritoriju piemērošana sugas vajadzībām. Tāpat arī tiek uzstādītas lidvāveru ligzdas Natura 2000 teritorijās, izstrādāt dažādi politiskie dokumenti sugas tālākai aizsardzībai, izstrādāt monitoringa sistēmu, kas ir ar dažādiem inovatīviem elementiem, un pilsēta ESPO šobrīd izstrādā savu pārbūves plānu, un tas tiek veikts sadarbībā ar dabas aizsardzības pārstāvjiem, lai pielāgotu šīs sugas vajadzības tam, kas šobrīd tur notiek urbānajā vidē. Jā, šeit arī izstāsts labajā pusē bildītē ir tas, kā izstāst dažas no tām platformām, kas šur tur pilsētā parādās. Tāpat arī vietās, kur ir izcirtumi, tiek veidoti papildus stabi un koki, lai viņas var veikt šos pārlidojumus, bet kā viņas tur pārplanē pār no viena koku uz otru. Un tas, ko es teicu par monitoringa sistēmu, tas sunīts bildē. Viņš ir apmācīts atrast šīs sugas izkārnījumus un citas pazīmes, ka suga dzīvo konkrētajā vidē, lai viņi var uzzīmēt pēc iespējas precīzākas kartas par to, kur veido dažādus liegumus un kur ierobežot to pilsētas tālāku attīstību. Un kas vēl interesanti par šo sunītu, viņš nāk no Latvijas. Tas ir beļģu malīno A. Man šķiet, ka viņus Latvijā tā vienkārši nevar nopirkt. Viņi strādā robežsardzē un muitā. Tad Somija vienu sunītu no mums nopirka un apmācīja dabas aizsardzības nolūkos. Un tad turpinot par Skandināvijas projektiem, Life to Taiga ir Life Taiga projekta turpinājums, līdzīgi kā Grasslife-am. Arī šis projekts ir kāda cita Life projekta turpinājums. Un tas veltīts meža atjaunošanai, izmantojot kontrolētu dedzināšanu. Arī Latvijā ir bijusi vēlme īstenot projektus, kur meži tiek atjaunot, izmantojot šo metodi. Mums varbūt ir lielāka problēma ar sabiedrības neizpratni par to, kā šī metode strādā un kāda ir tās pienesumi. Zviedrijā ir mazliet citādāka sistēma, jo šo praksi izmanto biežāk arī dažādos projektos. Viņiem pat ir privāti pakalpojumu sniedzēji un firmas, kas specializējās šādu darbību veikšanā. Un jā, tūlītās. Šī projekta ietvaros sadarbojas veseli 19 partneri no Zviedrijas un Somijas, kas ir ļoti, ļoti liels partnerības loks. Es jums parādīšu nākamo slaidu, tad atgriezīšos. Kā jūs redzat, partnerība atspoguļojas nedaudz arī budžetā. Šis ir projekta kopējais budžets, tas ir ļoti liels cipars, no kā Eiropas līdzfinansējums ir 15 miljonu eiro. Un atgriežoties pie tā, ko tad projektā šie 19 partneri darīs, viņi ir paredzējuši uzlabot Eiropas Savienības nozīmes biotopu stāvokli 6,320 hektāru platībā. Un tur ir viņu mājaslapā aprakstīti, man liekas, kaut 50 dažādas aktivitātes par to, ko viņi plāno paveikt, un projekts tiešām ir ļoti iespaidīgs un ievērojams. Un tiks izveidot arī sadarbības platforma iesaistītajām pusēm, aptverot arī citas kaimiņu valstis, tostarp iespējams arī Latviju, lai nodot šīs zināšanas un iespējams sniegtu dažādas apmācības par to, kā šo metodi izmantot konkrēto biotopu uzturēšanai. Tāpat arī projektā tiks īstenot darbs ar sabiedrības un zemju īpašnieku izglītošanu, jo, lai gan es teicu, ka Zviedrijā šī praksa ir daudz pieņemtāka, tāpat viņi saskarās ar pretestību, tīpaši no zemju īpašnieku puses. Un šeit bildē ir tas, kā izskatās mežs, kurā tika veikta kontrolēta dedzināšana 2018. gadā. Tas ir pirmā projekta ietvaros, jau mežs ir atkopēs, un biotops izskatās tā, kā tam būtu jābūt. Jā, projekts ir pavisam nesen sācies. Realitātē viņi pirmās savas aktivitātes sāka veikt pagājušā gada
otrajā pusē, tā kā viņiem šobrīd tāds ieskriešanās periods. Un to īsteno konkrēti Somijas reģiona pašvaldības, pat nemēģināšu izrunāt to nosaukumu. Šeit ir daži LIFE projektu apraksti. Tur nav tikai dabas projekti, tur ir arī vides projekti. Un man šķiet, ka viens arī klimata projekts, bet apakšā es ielikusi LIFE projektu lielo jauno datu bāzi, kur jūs noteikti varat atrast visu, ko vien var iedomāties. Tur informāciju var atlasīt un sadalīt pēc ļoti daudz dažādiem kritērijiem. Noteikti var būt noderīgi, ja jūs meklējat iedvesmu vai vēlaties atrast kādus kontaktus. Jā, tas arī viss no manas puses par piemēriem. Varbūt pa šo laiku ir uzradies kāds jautājums man vai maniem kolēģiem, kamēr mēs vēl šeit esam. Jo, kā Jānis teica, protams, mēs esam pieejami faktiski visu laiku, it īpaši, ja jūs rakstat e-pastos, bet noteikti nebaidieties izmantot iespēju uzdot jautājumus, kamēr mēs šeit arī esam visi kopā nosacīti klātienē. Bet, ja jautājumu nav, tad es teikšu lielu paldies visiem, kas šodien veltīja mums savu laiku un uzmanību. Un tiekamies nākamajos semināros. Un noteikti neaizmirstiet iesniegt mazos ideju aprakstus. Paldies un lai jauka diena!